Es jūtos tā, ka es būtu atnācis 1. septembrī. Neko pagaidām nezinu. Es jau redzēs, kā būs. Šodien jaunieši uzsāk Valsts aizsardzības dienestu. Kas notiek viņu prātos? Uztraukums vai nemaz? Iesim noskaidrot. Lūk, viens drosminieks, notvērām vienu drosminieku, vienu no vairākiem. Pastāst, kā jūties? Es jūtos nedaudz satraucies. Es nezinu, kas man sagaida. Bet tā ir pozitīvas emocijas. Mani sauc Alksejs, es tepat no Rīgas, no Čiekurkalna. Tiku iesaukts, mani iesauca. Vai es baigi par to bēdājos? Nē. Nedaudz uztraucos, jo tiešām ļoti daudz kas nezināms priekšā, bet visādi citādi jūtos labi. Es esmu Roberts un no Mārupas. Ok, Mārupa nav nemaz tik tālu. Tu brīvprātīgi pieteicies vai Pats brīvprātīgi. kādas sajūta? Ir tāds mini stresiņš, bet tas jau normāli. Tā pirmā diena, bet tā būs labi. Es domāju, būs labi 11 mēneši, pēc 11 mēnešiem tu izskatīsies savādāk, runās savādāk un arī domās savādāk. Varētu tā būt. Es esmu Mikus un es esmu no Mārupas. Mārupa. Divreiz Mārupa. Abi divi čomi, vai ne? Jā. Ok. Vienā skolas solā sēdējāt? Skolā. Komandā spēlējām. Komandā futbolu. Ideāli. Labi, nu tad brīvprātīgi. Jā. Pastāsti. Kā tu tagad jūties, kas vēl galva notiek? Nezinātība. Es baigi nesusoju, jo es esmu bijis uz sporta nometnē, un tas, kā es iedomājos, kā šeit būs, grūtāk, protams, bet, nezinātība, kas būs, kā būs, kāpēc būs, un jā. Esam turpināti mārupiešiem, es arī no Mārupas esmu. Ideāli. Artūrs, jā, kā es jūtos nedaudz satraucies, jā, kā pamatotiem, bet tāds man ļoti priecīgs īstenībā, ka esmu pieņēmis labu izvēli, cerams. Alberts, es no Iecavas, es arī pieteicos brīvprātīgi. Savukārt kārtoju pēdējās mānslīgas, somā domāju, ko ņemt, un man bija priecīgs tāds satraukums arī, kā jau teicu iepriekšējais, bet tāds sajūta, ka es braucu kaut vasaras nometni, ārā, lai gan mīnus, bet bija bailes pirms nedēļas kaut kādas, domāju, kas tur būs, kas nebūs, nav baigi zināms, nekāds grafiks, nekas tāds, ko darīs. Bet tas īstenībā forši, tur nav jāuztrauc, ka, es nedomāju par to baigi daudz, un kas būs, to darīšu un mācīšos. Lūk, jaunie vada karavīri braši iesoļo pa nodaļām štāba bataljonā. Tad pirmais uzdevums, kas viņiem būs šeit jaunajā vienībā, nostāties ierindā, kur viņus uzrunās bataljona komandiere. Un lūk, 11 mēnešu ilgs piedzīvojums šiem jaunajiem valsts aizsardzības dienas karavīriem ir sācies. Tikšanās ar komandieres uzruna un viss tālākais pēc dienas sadalas. Līdz ar to sekojam esam karavīrs un Latvijas armijas kontiem, kur mēs jums rādīsim, kā šiem karavīriem veicas.